Latvijā, kam jaunībā tam garām pipeliem sapakstīts, viss pensija aiziet zālīt. Tagad ir seks veikali, uzliec baranciņas, ja, noregulē kā pludiņu vālē. Nekāda problēma. Jo barona tēvs ir teicis, vai kāds klausti īsa, Dievu gara pipelīt, tā to sirdi nobendis. Tāpēc es stāstu jaunatnēm, ja, lai nepielaiž tās kļūdas. Ja. Nu, meitenēm arī patīk pičīši, ja. Nu, pičīši, ja, barona tēvs teica īsti, ar esmu pipelīt, tā to pīzdiņu piepildījis, bet es neiesaku. Viņš faktiski ir tāds pīzdiņu maitātājs. Labāk ir tādām normālām, bet, ja gribās adrenalīnas, lūdzu, nekādas problēmas. Ja? Es aizmirstu pateikt, ja nu trāpās kādreiz vecāku kundze šito vīrieti izvēlās, ja? Mēs tomēr palūdzam atstāt protēzes apakšā. Kādreiz izstam ārā, ja? Izstam ārā. Kaņem pareizāk. Ja? Ļoti labs ir valdīts. 19.05, bet redziet, meitenes viņam ļoti skaisti urgas pauti. Patīkās meitenēm, kas ar muziku nodarbojas, viņš tādu pustaktīti pie dirs spēlē. Cits jau saka, sots to pišanos, bet tas maigais piesi. Nu, ja kādreiz jums meitenes gadās problēmas čalīm ar alkoholu, jūs variet droši braukt pie manis. Ja, es pabiju Krievu laikos visur, es iestādīs, ja, straupiem uz ampulšu dirsa, bet tagad cits metodiski, ja. Mūsu zilie, ka nostrādā dupsītī, kādu nedēļu dirsa pasā, bet atkadēts no visām nemaz. Nedzer ne pīļi, bet tas viss pavēlē. Šitam puisim ir īstā latviešu dirsā līdēja pipara. Zēnam ir 35 gadu un 5. pensijas līmenis. Ja ir kādam tāds biksā, lūdzu pie manis piesakieties darbā, ja viņam smagi iet ātra pensija, labs darbs patīkams. Nu, to var uztrenēties, viņam tas katrs piegājiens par 77 minūti. Viņš pusstundu glāsta, 7 pisās un 40 bez samaņas. Tāda problēma, ka Valdis strādāja pilī, man bija ļoti labs kontakts, ja. Viņš bija ļoti satraucies par tiem praitiem, par tiem zilajiem, bet otrais viņu neievēlēja. Nu, tā tur, ja. Bet Valdis beidzot piekrit, es saku, Valdi, visa vaina mūsu pašas sievietēs. Es saku, nu kāds? Viņš saka, kāds ir? Es saku, manā laikā sievietēm tur smuko kūsi, tu paglāstīji kā dūra, tā ir. Tagad tās plikās Eiropas pīži, čanga un abas līdz dirsai caurumu nevar atrast. Vecis noraujās, iešaunet arī caurumā, iegaršojās, viss sākās. Un tu manas varas saka, oi, mans vīrs aizgāja pie draugu dzīvot. Es saku, villiņi ir, nav, es saku, iegaršojās. Nu, ka zēni, ja kas mīl palīdziet vienai otrai, no kā jāuzmanās. Mans brālis profesionāls maukurs Liepājā strādā vecumdienās iekrīt. Viņš teica, bračku uzmanies no kūrsīša garam 12 mm, tas tikpat kā ezikapis. Viņš teica, 15 jau pieguļoties, viņš teica, pieguļoties. Nu, ir jau jaunatni jau netici pazūdis viens no lielākiem kaifiem. Es viņiem saku, es savā jaunībā tik smuki iebāzu deguntiņu kājas, starp kā susturīts villiņā, tagad kā bāz, kā pie kaktus pie. Nu šitam zēnam ļoti labs līkums, viņš ļoti labi paņem no virtuves puses. Patīk korpulentām sievietēm, bet tas, ka kārpiņu galā nevajag satraukties, ja pāris dienas pašvilpos fūdziņa aizvilksies, vecis neatkodīs, ka bijis uz manas servīzi, ja tā ka visi vajag. 8 gadu nostrādāju pie vairiņas pa padomdevēju seksa jautājumu. Visādīgi, man tāds problēmas bija bašs tikai, ja. Es domā, ka mācītājs gudrākais pasaulē, ja. Nu, bija
vasara pagājuši atskrējis, satraucies, viņš saka, ko lai dara, nopirdusies un mazais sāc valodraust. Jūs jau redziet, kas notiekās mūsu sievieti, vēdera uzpūšās, aktimeļi jāatcer, pat sipniecei problēmas. Es saku, Aināriņ, nelasi Bībeli, bet palasi Indriķa kronikā ir aprakstīts 12. gadsimtā, ja? Ka bērniņi ieņem no dīras puses, viņš nebaidās ne pirdi, ne pērku, ne ilgabalu šādu. To jau Latvijas ir 12. gadsimtā. Cilvēku mānīšana. Ja? Un tas, ka es muļķības nestāstu, tas ir pierādījums, un maz bija izdevis likumu, ja, un tāpēc Latvijas zēnu kara laikā visur bija pirmajās rindās. Pārējā apdirsušies vēl kāds aiz Latvijas. Vēsturiski aprakstīts, teiks, izdomājuši. Nu, vienīgais, ko Aināriņam saka, varbūt, lai tās meitenes audzina villiņu izdev likumu, ja, lai to dupsīt nosaka nārtas pirdienas, lai tā izsmidzina. Ja. Nu, šitam zēnam mēs uztaisījām universālu pipelīti, ja uztaisīja sievietes aizdraujās ar tiem silikoniem, bet šeit mēs prasam ārstu zīmi, ja? Jo viņš paņem smuka tā maliņa mazās kaunuma lūpiņas un liela, un kuta vēl klitoriņa, ja? Viņš tādā kompleksā paņem, ja? Ir bijuši gadījumi, ka meiteni guļ pāris dienas komā, ja? Tāpēc mēs prasam ārstu zīmi, bet citādāk nekāda problēma nav. Var dabūt ar šit. Nu, šeit jau jaunāk nekits, ka tāda villa bija krievlaikos sievietiem, ja? Tā kā trusa aiz ausīm, kā paļas. Es jau glāstus iekals taču, jā. Attālums no viena cauruma līdz otram ir 2 miešu grāvi, jā, vai kas tur nav ko mērīt, tas izpētīts, jā. Nu, vecāka paudze tāda kā mani brīdina, ja? Neaizraujieties ar Viagrām. Mans ogu bija labs pisējis, līdz 90 gadu strādāja pie manis, ja? Bet paņēma lielo tabletu un noflapēja. Ja? Jums jau vēl tas nedraud, nav tas vecums, ja? Nu, bet grošs turās, grošs šovakar strādās, viņai 99, ja? Viņa uztais tāda minetiņa, anālo seksiņu, nu, cepurnās, ja? Viņa ir rindstāveči pie viņas, ja? Viņa vienīgā sieviete pasaulē, kam ir melnā josta seksā. Tāds nav vispār, ja? Ir bijuši gadījumi, ka pimpi māda novēl kā stabulē, ja? Īstais umi laik nokniepiens, ja? Ārzemnieki brauc un brīnās, viņi jau tādu kārtīgi pīzi nav redzējuši. Viņa sula tep pilni. Meitenei ļoti labs griezums augšā, viņi atpakšā, ka viņš neizlec no rāmjiem ārā. Ja? Tu droši, ka tā ir. Ja? Nu, šitas puisis savu triecienu pipeli uz celkām vien man strādāja. Jā, es sākumā biju izbrīnījies, atbrauc jaunais pāris, viņi saka, palīdziet mans līgavains ierauga asins ģīvs. Ja, nu, tam viņš atstāja, mēs visi izdara tehniski. Nekāda problēma. Jā. Nu, tas tā kā uz servis, nav tā kā kaimiņam, jeb draugam prasa tāds mīlis. Nu, viņš attāds, nolika servisā, tā kā mašīna no rīta paņēma. Problēma. Nu, šeit puiši man meiteni strādā bez PVN, ja? Redziet, bet ievariet, kur skaists manā meitenēm pīzdiņas, tā kā rožu pumpuriņa, ja? Paigo darbu ieguldījām, ja? Atkodām. Viss tās, kas šķēvas laika uz tās puķītes rozītes potē, ja? Tā kājstarpi tā kā tāda rožu pumpuriņa, ja? Skaties, citai kā rožu švānasiet, citai kā rožu Kenedijs, ja? Šķēvi tik pie miljoniem, meitenes pie smukām pīzdiņām, tik apsauks. Šitas ir reāls vīrietis, ja? Jāgalnieks, viņam pipels garums 30,05. Mājās sāksim atkal šovu, sievietes piesakās kaut kas līdzīgs čipendēlim, ja? Viss tiek nožovots, ja? Viņi pa 10 latu pīmpu rokā var paturēt, ja? Cit, kad tas saiekošu. Ja? Vien tāda problēma, ko mēs neesam atrisinājuši, viņam nav ko izdirsties. Viņš, kas sēžās pīmpas durās zemē un krīt uz akmeni. Nu, šitā meitene puisīšiem patīk. Viņai tā pīzdiņa tā kā tāda laumutīte. Zitā, gribās par saļu uzīt. Nu,
lielākā problēma mums ar kapeiku pisēja. Viņš atbrauc lielu kuņu, lielu bāģi, ja? Ka meitene jādod naudiņu rociņi vibrē. Profesori no Kurcītes iestrādāja savvilcēju muskulu, kā nav naudiņu bankā, tā paucis nokalemē un sēdi. Tas nav problēma.